iespējams jau vairums neatcerās, bet gan Keišovs, gan Gulakovs šie vīri savā laikā spodināja Latvijas valsts tēlu šajā sporta veidā. Jāpiezīmē, ka Latvijā MMA sports ienāca tālajā 1993. gada oktobrī, vienmēnes pirms UFC. Un tāda atzimšana, Latvijā MMA atzimšana tiek uzskatīta ar 2004. gadu, kad regulāri tika rīkoti pasākumi. Sākumā tie pasākumi bija tādi salīdzinoši maz apmeklēti, bet ar katru nākamo pasākumu cilvēki pamazām iemīlēja arī Latvijā šo jau pasaulē ļoti labi atpazīstamo sporta veidu. Pirmais rauns melnajos šortos, Gabriels Beitiņš, viņam pretī Vadims Skrebels. Skrebels izmanto šos low kick sitienus. Tagad ir cīņa par pozīciju. Izmanto nedaudz zodu Skrebels, lai iebakstītu pretiniekam, lai liktu viņam justies ne īpaši patīkam, bet redzam, ka Beitiņš labi pārzina drēbi. Viņš arī smuki sagriež pretinieku. Tagad viņš ir piespiedzis Skrebelu pie būra žogu un viņš cenšas atrast pozīciju, pēc kuras izdarītu metienu, bet redzam, ka Skrebels ļoti stabils uz kājām, tagad sagriežās atkal ar pozīcijām, un Beitiņš tiek nogāzts zemē. Skrebels kontrolē pretinieku, tagad Beitiņš nedīsies saturt vienu kāju, viņš satur arī vidu, jeb aiziet pilnā aizsardzībā. Un, protams, tagad ir jākontrolē rokas Beitiņam, jo nedrīkst ļaut sīst. Redzam, Beitiņš cenšas atstumt pretinieku. Nedrīkst sitiem pa galvu. Jā, amatieru standardizēties. Tur bija ķīvers, tāpēc atļāva, bet principā arī tur parasti ir tā, ka nedrīkst. Bet, šeit bija atļauts. Un tas nav tā, ka vienkārši izdomāja un sit un notiek viss pēc kaut kāda, iniciatīvas, kaut kāds viena iniciatīvas un pārējā nejaucās. Un tas tiek atrunāts arī pirms cīņām. Ir dalībnieku sapulces, kurā tad visi tiekās, gan tiesneši, gan treneri, gan arī sportisti, organizatori, un tad tiek tā detaļas izrunāts un pārrunāts. Neļauj Skrebels piecelties Beitiņam kājās. Skrebelim patīk, apmierina šī situācija, ka viņa oponents ir ar lapsņām pret zemi. Un atkal kontroli. Tāda absolūti dominējuša rauns šobrīd ir izvērties priekš Vadima Skrebeļa. Šis ir viņa rauns, šajā viņš. Un šeit cenšas iziet uz sāpēm uz kāju, neveiksmīgs. Un arī Beitiņš labi aizsargājas, un te paglāba arī, teiksim, šo situāciju arī Gongs. Lūk, arī pilnā, teiksim, koplānā bija arī galvenais Rīga tiesnesis Edvards Voļikovs. Atkārtojumā labākās epizodes. Ja, šeit bija ļoti aktīvi. Bija redzam, ka ir vienāda līmeņa sportisti. Nebija nedz vienam, nedz otram viegli, bet veiksmīgāks, kā es teicu, epizodiski un arī kopumā bija Vadims Skrebels, kurš pirmo raundu noteikti ir paņēmis, pateicoties gan šim metienam un pēc tam tālākajām darbībām, kurās viņš kontrolē Beitiņu, bet Beitiņam ir vēl 2 raundi, lai situāciju mainītu sev par labu. Beitiņš grib tik kājās, Skrebels viņam vienkārši to neļauj, krājot punktus un paņemot maksimālo punktu bagāžu, kādu iespējami pirmajā raundā, un šobrīd viņš ir līderis. Vēl 2 raundi, kur viss arī var mainīties. Reklāma nedaudz ir atlīmējusies, to pielabo Edvards Voļikovs. Un otrais rauns ir sācies. Atgādīt tiem, kas tikko ir pieslēgušies. Gabriels Beitiņš melnajos šortos, viņam pretī Zelta melnajos šortos. Vadims Skrebels, kurš ir priekš un atkal nogāž. Un šeit redzējām, Beitiņš neapstulba, viņš turpināja griezties. Un tagad ir sagriezies tā, ka Skrebels ir ar lapsņām pret zemi, un viņam tagad ir no aizsardzības pozīcijām ir jāstrādā. Tagad vadošajā pozīcijā ir Gabriels Beitiņš. Tagad viss samainījies kājām gaisā. Fonā redzam gan Igoru Pavlovu, vienu no ringa sānu tiesnešiem, un tur arī fonā bija gan Sergejs Golokovs, gan arī Andrejs Keišovs, kurš redzam, ka ļoti aktīvi sekundēs savu
sportistu Gabrielu Beitiņu. Beitiņš nedaudz kļūdījās, zaudēja balansu, pārāk piespiedz tu galvu. Un šobrīd viņam vajadzētu tieši izstiepties un vairāk domāt, kā, lai pie šīs viņa galvas netiek Vadims Skrebels, jo Skrebels tagad visādi mēģina tikt prom, tagad izmanto cīņu būru, lai atspērtos un mēģina tikt prom. Redzam, viņš tagad iet uz Kimuru, cenšas satvert roku. Nu, ļoti grūti no šādas, tieši no šīs pozīcijas Skreblim kaut ko izdarīt, bet arī Beitiņš neļauj. Beitiņš, redzam, labi aizsargājas, atpūšās, viņš šobrīd taupa spēkus un izmantos šobrīd kā sienu. Vadims Skrebels žoga, pašu žogu, cīņu ringu žogu, bet tā arī neizdevās, jo šo domu nolasīja Gabriels Beitiņš, neļāva līdz galam realizēt Skreblim. Un jūt uz roklaušas paņēmienu, vai tiks, jā, tiek prom, redzam, Gabriels Beitiņš no tam saprot, ir jāsāp, es pieļautu, šobrīd jātod iespēju, un atskan gongs. Nu, šī pēdējā epizode Skreblim, protams, ir papildus punktus, bet es dodu šo raundu Gabrielam Beitiņam. Tātad pēc raundiem 1-1, trešais rauns būs izšķirošs. Atkārtojumā varam redzēt labākās epizodes. Šeit bija epizode, kurā Gabriels Beitiņš turpināja vēlties uz sāniem un iegūs sev vajadzīgo pozīciju. Bet Vadims Skrebels visu šo laiku bija spiests aizsargāties, domāt, kā tikt vaļā, kā uzbrukt, mēģināja iet uz visādiem laušanas paņēmieniem uz roku. Un līdz vienā momentā arī tika pie rokas, bet redzējām, Beitiņš bija ļoti izveicīgs, ļoti lokans un, gribētu teikt, arī izturīgs, un šeit arī dažs sitiens sāpēt. Beitiņš pašā sākumā, tāds bija uzbrukums ļoti agresīvs otrā raunda pirmajās sekundēs no Vadima Skrebeļa. Skrebels, jā, un šeit, redzam, ka Skrebels ir ļoti bīstams, viņš ir kā lauva, kurš nogaida līdz var uzbrukt upuri. Trešais, noslēdzošais un arī izšķirošais rauns šajā cīņā starp Vadimu Skrebelu un Gabrielu Beitiņu. Redzam, atkal Vadims Skrebels spēlē pirmo numuru. Skrebels izvēlas iet uz priekšu, viņš grib ātri visu sakārtot papīrus. Redzējām iepriekšējos raundos, arī tur viņš pirmajā sākumā gribēja uzreiz iet klāt, nogāz pretinieku zemē, un izdevās. Pirmajā izdevās ļoti labi, otrajā izdevās, bet nenoturēja pozīciju, un pozīcijas maiņas rezultātā Gabriels Beitiņš pārņēma iniciatīvu, un tajā arī līdz galam arī neizdodas Skreblim nogāzt Beitiņu zemē. Beitiņš ļoti spēcīgs, izturīgs, par viņu izturību un viņu cīņas garu visi runā. Tie, kas viņu redzējuši viņu cīņas arī amatieru čempionātos. Beitiņš ir vienmēr izlien no tādām situācijām, kur standartā būtu grūti tikt vaļā. Beitiņš var turēt gan sitiens, gan arī viņš ir gan lokans, gan arī pēc sāpeņu un žņaukšanas paņēmieniem. Viņš ir tās, kurš nekad nepadodas. Un viņš vienmēr viņš ir vienmēr sīks pretinieks. Ja jūs kādreiz izdzirdat vai plakātos redzat, ka cīnīsies Gabriels Beitiņš, skaidrs, ka tas čals ies līdz pēdējiem. Un arī Vadims Skrebels, protams, redzam, ka arī viņš ir, taktiskajā ziņā un mājasdarbu viņš ir vairāk padarījis, un viņam ļoti labi izdodas viss tas, ko viņš ir sagatavojis, kam gatavojas kopā ar Andreju Maslovu. Un redzam, arī šeit ir kontrole, gan ir pusaizsardzībā, jeb halfguards, droši vien labāk angliski skan. Un šeit, Beitiņš dara visu iespējamo, lai tik prom, bet arī spēki ir iztērēti iepriekšējos divos raundos nemazums, un Skrebels šeit izdara sitiens, un izskatās, ka Skrebela apstādināt būs ļoti grūti šodien. Un Skrebels jāvar šo te mounta pozīciju, ir izcīnījis uzvaru trešajā raundā, un, kā jau es teicu, pēc maniem pierakstiem 2-1 vajadzētu uzvarēt Vadimam Skrebelim. Ko tas nozīmē 2-1? Tātad 2 raundus paņemsies Skrebels. Pirmo raundu un trešo raundu. Otrais rauns, manuprāt, aizgāja Gabriela Beitiņa zīmē. Bet viens rauns ir par maz, lai uzvarētu visu cīņu. Gaidam oficiālo tiesnešu verdiktu. Galvenais tiesnesis šajā gadījumā Rīga tiesnesis savāc no
sāntiesnešiem lapiņas, kurš tiek nodots galvenajam tiesnesim, un galvenais tiesnesis tālāk padod informāciju Rīgas konferencē, kurš tad arī atspoguļos tiesnešu domas un noskaidros uzvarētāju. Kā jau es teicu, manuprāt, šajā cīņā labāks bija Vadims Skrebels, cepurnos, protams, arī Gabriela Beitiņa priekšā. Beitiņš cīnījās, darīja visu, kas ir viņu spēkos. Šoreiz pietrūka, bet ar nākamajām cīņām es domāju, ka Beitiņš nāks tikai kļūs aizvien spēcīgāks. Jā, nu redzam, ka Vadims Skrebels ir gan pārliecināts, ka viņš uzvarēs. Vienvalstis tieši lēmums. Tieši tā, Vadims Skrebelis izcīna uzvaru un atpakaļ uz Rīgu var doties ļoti priecīgs un spaidīgs. Lūk, cieņu pret savu pretinieku izrāda Vadims Skrebelis, jo, kā mēs zinām, cīņa, kvalitība nevar būt, ja tikai viens cīnās kvalitību. Abi ir jācīnās kvalitību un šodien, jā, Vadims Skrebelis un Gabriela Beitiņa parādīja to, ka viņi ir nākotnes cerības Latvijas MMA un šiem ir liels potenciāls. Kā jau katrā cīņā, normāla lieta, normāla tradīcija ir fotografēšanās. Šī mirkļa iemūžināšana. Protams, šīs bildes viss jūs varēsiet atrast arī